Čau, es esmu Mētra, digitālā mārketinga speciāliste, un es tevi aicinu kopā ar mani sekot stāstiem, kā uzsākt savu online biznesu. Šodien uz sarunu es aicināšu Kristīnu Zviedri, kas ir coach, un viņa tev pastāstīs, kā viņai tas viss ir izdevies. Sveika, Kristīne! Prieks tevi šodien redzēt. Un, es domāju, ka sāksim ar to, ka iepazīstini ar to, ko tu šobrīd dari, un kas bija tas, ko tu darīji pirms šī te online biznesa uzsākšanas. Jā, čau, Mētra, paldies vispār par aicinājumu, ka tu man uzaicināji un atļauj man arī dalīties savā pieredzē. Esmu pārliecināta, ka daudzām meitenēm būs vērtīgi tās, kuras uzsāk vai kuras vēlas uzsākt šo online biznesu, bet jā, tas, kā es nonācu līdz tam, kas man šobrīd dzīvē ir, vai ne, tam online biznesam patiesībā bija tās diezgan garš ceļa posms. Jo mans stāsts vispār ir par to, ka es ļoti ilgi nevarēju sevi atrast vispār profesijā, dzīvē, un esmu pārliecināta, ka ir arī ļoti daudz meitenes, kurām ir tās pašas sajūtas, kad maina tos darbus vai kaut ko mēģina jaunu, un visu laiku tā sajūta, ka kaut kas nav līdz galam, vai ne, un tā sajūta, ka kaut kas nav līdz galam, patiesībā man arī lika tā kā iet un meklēt, kas tad tur vēl ir, ko tad īsti vēl es varu darīt, kas man varētu patikt, vai ne. Un tad es satikos ar vienu sievieti, kura bija vienā biznesa klubā, kurā es biju tur ar pēdējo darba vietu, un viņa man kā reiz pastāstīja par coachingu. Godīgi sakot, es vispār par to nebiju neko dzirdējusi, nezināju, kas tāds ir. Un viņa man vienkārši izstāstīja to pašu principu tam coachingam, un attiecīgi tas ir tas, kad tas bija tas moments, kad es vispār sapratu, jā, ka tas ir tas, ko es vēlos mēģināt, īsti līdz galam nesaprotot, ko mēs tur mācīsimies, kas tur būs, vai ne, bet bija tas iekšējais, kā saka, impulss, kad ir jāmēģina, ir jāriskē, jo tās bija dārgas apmācības, tas bija, teiksim, tāds, īstenībā solis nezināmajā, vai ne, un īstenībā daudz no mums arī baidās spērt to soli nezināmajā. Tā kā tas ir tas, kā es nonācu līdz savai šī brīža profesijai, vai ne, un vēl šobrīd paralēli mācos psiholoģiju, visu kaut ko klāt vēl paralēli tam visam. Jā, lieliski, un varbūt tā kā sīkāk kādas sajūtas vai varbūt kaut kādi praktiski apsvērumi vēl bija tajā, ka tu izvēlējies, labi, tas darbs, kas ir standartā, varbūt nav vairs aktuāls, bet tomēr iešu savā virzienā. Protams, kad bailes tur arī kaut kādas nelielas bija, jo tas patiešām bija tā, ka tagad es eju prom no darbu un sāku pilnīgi kaut ko no nulles, vai ne? Protams, sākumā apmācības, viss tas process, kas bija vairāku mēnešu garumā, bet es vienkārši jūtu, ka tas man ir interesanti, jo, ja mēs runājam par pašizaugsmu, man vienmēr tas ir bijis interesanti, es arī vienmēr esmu tur skatījusies dažādas sievietes, tur tajā pašā, YouTube'ā, kur tagad arī visi mēs tur pārsvarā esam. Un visu laiku man tā kā tie cilvēki iedvesmoja, bet es nekad neticēju, ka es varētu būt tas cilvēks, kas kaut ko stāsta, varbūt kaut ko māca, kaut kā palīdz, vai ne, un tā brīža domāšanā, kas bija tai Kristīnai tur pirms vairākiem gadiem, tad man tas likās nereāli, bet bija tā iekšējā vilkme, ka tomēr nē, tas ir jāmēģina. Un tā ir svarīgi patiesībā, ja mēs runājam par to iekšējo impulsu, ieklausīties viņā, jo patiesībā tie iekšējie impulsi ir absolūti mums visām. Mēs visas jūtam kaut kādas sajūtas iekšējās, ka mums kaut kas tāda iekšējā balss tā kā saka priekšā, jā, tev tas ir jādara, bet dēļ tām bailēm un vēl kaut kādām citām lietām mēs, diemžēl, bieži vien to savu iekšējo impulsu noignorējam. Un patiesībā parasti, ja mēs aizējam tajā impulsā, tad tur arī ir tā piepildījuma sajūta un gandarījums. Tā kā es ļoti priecīgi, kad es tomēr noriskēju, aizgāju un jā, kad es to izdarīju, jo tas tālāk jau izvērtās jau kaut kādā jau jaunā manā dzīves etapā. Kas nebija viegli, bet izvērtās. Jā, un kādi tad tev ir šobrīd tie secinājumi vai emocionālie ieguvumi, kas tev ir, tomēr pārvarot šīs te bailes un ejot savā virzienā? Noteikti, ka tā ir gandarījuma sajūta par to, ka es tomēr to izdarīju. Bet tas ir, kad mēs ejam tajās bailēs, un tad, kad mēs to izdaram, beigās patiesībā ir tāda forša sajūta, kad jā, vismaz es to pamēģināju, vismaz es tagad zinu, kas tas ir, vai ne, un tas pirmais solis parasti ir tas visgrūtākais, bet tas ir tā vērts. Un vispār kaut kāds tāds iekšējais piepildījums, tāpēc, ka kad tu vadies pēc savas sirds, tad arī ir tas gandarījums, tas piepildījums, jo, kā jau es arī teicu,
pirms tam vai ne par to impulsu un par to sirdi, jo mēs ļoti daudzi vadāmies pēc prāta, kas tā kā tagad būtu pareizi, ko tagad būtu loģiski darīt, vai ne, kas tagad tirgu, pieņemsim, tur ir aktuāls un tā tālāk, bet tajā nav enerģijas, un enerģija ir tajā, ka tu ieklausies patiešām tajā savā, sirdī, vai ne, ka tu jūti, ka jā, varbūt vēl nezinu kā, es nezinu kāpēc, kur, ko, bet ja tu jūti, kad ir jāmēģina, ka tas varētu būt kaut kas ir tā vērts, lai to notestētu, tad tas noteikti ir jādara. Un bieži vien citreiz mazāk jāklausās ir tajā mūsu prātā, bet vairāk tieši tas, ko mēs iekšā jūtam. Un tas ir ļoti svarīgi patiesībā, un ne tikai par profesiju, vispār principā dzīvē. Un kā bija ar praktiskajām lietām? Pieņemsim, daudziem ir jautājumi, kad, vai cik ir vajadzīgas tās zināšanas, vai cik ir vajadzīgas investīcijas. Kā tev bija ar šo? Ja mēs runājam par investīcijām, tas, protams, atkarīgs, no sfēras, no nišas, kur katrs cilvēks iet iekšā, vai ne? Protams, kad mācības kaut ko maksāja un tā tālāk. Bet tas sākums, protams, ka viņš vienmēr ir tas pats grūtākais, jo skaidrs, ka viena lieta, kad mēs iegūstam zināšanas, tad tā ir stāsta viena puse, vai ne, ka tu it kā esi tā kā tiesīgs tagad iet un kaut ko darīt. Viņas, manā gadījumā strādāt ar cilvēkiem, vai ne. Bet otra stāsta puse ir tajā, kā mēs pārdošu, ko es pārdošu, kas vispār ir tie mani klienti, vai ne, kā viņi mani vispār ieraudzīs, atradīs, vai ne. Un tas ir tāds pirmais īstenībā sāpju punkts daudziem, bet tieši manas sfēras vai palīdzošās jomas ekspertiem un patiesībā ne tikai. Tad kā tad es tagad, kur tad es tagad ņemšu tos klientus, vai ne? Un te viena lieta, ko es sapratu tagad laika gaitā, kad viena no manām tādām kļūdām bija, kad es ļoti fokusējos uz zināšanām, vai ne, ka man vajag teikt visu pasaules zināšanas, kad visas tur, nezinu, uz skolas ir jāaiziet, lai es varētu tagad strādāt, bet īstenībā, jā, protams, tev ir jātīstās, tev ir, tas ir loģiski, vai ne, jāiet uz priekšu, jāpapildina zināšanas, bet tas nav vienīgais. Ir arī otra medaļas puse, kur tev ir arī jāstrādā ar sevi un savu identitāti un savu enerģiju. Tāpēc, kad cilvēki dienas beigās izvēlēsies tevi kā cilvēku, jo, tādi kā es tur ar zināšanām, ar diplomiem, neesmu vienīgā noteikti, vai ne, ir vēl noteikti simtiem cilvēku, kuriem ir tie diplomi, zināšanas un vispārējais, bet tieši tu kā cilvēks un tava enerģija un vispār tavs stāsts, tas būs tas, kāpēc varbūt arī uzrunās tos cilvēkus, un te ir svarīgi par šo pusi neaizmirst. Mēs tik ļoti fokusējamies uz kaut kādiem mērķiem, rezultātiem, bet mēs aizmirstam par sevi, par savu attīstību, kā tu vispār sevi atver tai auditorijai, tiem cilvēkiem, vai ne, lai viņi var tevi iepazīt, lai viņi var tevi sajust, vai ne. Un tā ir arī tāda ļoti, ļoti svarīga patiesībā sastāvdaļa, par kuru ļoti daudzi tādi, sākuma eksperti nedaudz piemirst. Vai nezinu vienkārši, ka tas ir arī svarīgi. Jā, un varbūt tu vari padalīties, kā tu atradi savu mērķi klientu, un vai tas bija tā, ka tu izdomāji vai nolēmi, kad jā, šis būs mans mērķa klients, vai arī otrādāk, viņi paši kaut kā atrada tevi, un tad tu saprati, kuri tie ir. Jā, ar to mērķi klientu ir tā, ka viņš īstenībā laika gaitā arī var mainīties, vai ne? Tas nav tā, ka es tagad sākumā izdomāju, ka man būs šitāds, kā parasti arī, kad tu aizēji uz tām kaut kādām tām mārketinga skolām, parasti ir tas, kad apraksti to savu mērķi klientu, vai ne? Un skaidrs, ka laika gaitā viņš var mainīties, jo mainies tu, varbūt tu paliec citādāk, tā kā tas ir ok. Patiesībā tas, ar ko es sākumā sāku, es arī viņu līdz galam neaprakstīju. Man apmēram galvā bija tāds, varbūt arī bija mana kļūda, kad, protams, ka ir daudzreiz vieglāk pārdot, ir daudzreiz vieglāk arī saturu veidot, ja tu konkrēti zini, kam tu to dari, vai ne, jo ja tu gribi būt viss priekš visiem, tad beigās tu neesi ne priekš viena, tāpēc, ka tas ir, ļoti, tu nevari būt viss priekš visiem, tā kā, pieņemsim, manā jomā es zinu, ka daudzi koči, kā es taču visiem varu palīdzēt, vai ne, bet pa lielam, varbūt, jā, teorētiski, varbūt tu arī vari, bet tam klientam pie tevis ir grūti atnākt, tāpēc, ka nav tas, viņš nejūt, ka tu ar viņu tieši runā, vai ne. Viņa valodā, un ar to mērķi klientu man vienmēr tā bija šī sarežģīta bijis, bet tas, kas man nostrādāja, ir tas, kad es padalījos ar savu stāstu, ar to, kam esmu izgājusi cauri, vai ne, tā kā par to pašu darba sfēru, kas ilgi sev meklēja un tā tālāk, un patiesībā mani pirmie klienti arī bija saistībā ar šo sfēru, vispār, pirmie klienti, viņi pārsvarā bija kā reiz par to darba sfēru, un kāpēc ir tik svarīgi atvērt, tā kā parādīt sevi, jo, tavi cilvēki pie tevis atnāks, vai ne? Un jā, un patiesībā, tā arī ir. Sāku, tu audz, tad pie tevi nāks citi klienti, vai ne? Šobrīd tu esi šajā, pieņemsim, kaut kādā punktā, tad pie tevis nāks, pieņemsim, tie cilvēki, ar kuriem kaut kas jums tur rezonē savā starpā.
Bet jā, tas ir tā vairāk, ja mēs runājam par tādiem palīdzošās jomas ekspertiem, vai ne, kas kaut kādā veidā palīdz. Bet noteikti, kad kaut kādā, ja tu pārdod produktu un tādas lietas, skaidrs, ka tur ir bišķi cits stāsts, vai ne, tur varbūt tās tu arī var izvēlēties jebkuru auditoriju, atkarībā no tā produktu, vai ne, bet arī svarīgi, lai tu saproti, kas tā ir par auditoriju, vai ne, lai tev pašai ir vieglāk tā kā, pārdot, tāpēc, kad, ja tu nezini, kas ir tavs klients, tad tu, pārdot, sanāk, vienkārši kaut kādam gaisam, vai ne? Un tu nezini, kādā valodā runāt vispārībā. Jā. Un no pārdošanas kanāliem, vai es pareizi saprotu, ka galvenais ir Instagrams, vai arī tev ir vēl kādi papildus, pieņemsim, e-pastu mārketings vai TikToks vai kaut kas tāds? Principā tāds pats galvenais noteikti, kad ir Instagrams, kas tagad šobrīd arī ir tāds populārākais, vai ne, bet tas noteikti nav vienīgais. Manā gadījumā man ir Instagrams un tagad Telegrams nedaudz attīstu, YouTube tur kaut ko paeksperimentē, bet plānoju atgriezties pie tā kanāla, bet noteikti, ka tas nav vienīgais, un te arī jāskatās ir uz kādu mērķa auditoriju tu tēmē, jo, piņasim, ja tie ir biznesa cilvēki, vai ne, diez vai, Instagramā tur varbūt Instagrams nav tur 100% labākā platforma, varbūt tie ir kaut kādi biznesa mītingi, kaut kāds LinkedIn, vēl kaut kas, vai ne, tad te viss ir jāskatās pēc tās tavas auditorijas, vienkārši mana auditorija saprata, ka viņi ir tajā Instagramā, vai ne, un tāpēc arī es izvēlēju šo platformu, bet Instagrams arī nav priekš visiem, manuprāt, tas nav vienīgais patiesībā instruments, bet manā gadījumā, jā, Instagrams un Telegrams šobrīd ir tāds, kuras vairāk kaut ko daru. Jā. Un vai tev ir kaut kāda sajūta par to, ja tev būtu jāsāk atkal, ko tu darītu savādāk ar tām zināšanām vai pieredzi, kas tev ir tagad? Zini kā, no vienas puses skaidrs, ka vienmēr var izdarīt kaut ko savādāk, vai ne? Bet tas, kā mēs ticu, kad mums katram ir jāaiziet kaut kāds tas savs ceļš, vai ne? Kad mēs katrs no tā sava ceļa mācamies un no tām kļūdām un no tām veiksmēm un neveiksmēm mēs kaut ko paņemam. Tā kā no vienas puses man pateicīga tam ceļam, tiem visiem grubuļiem un negrubuļiem, kam es izgāju cauri, jo viņi man kaut ko iemācies, kaut ko saprat no tā visa. Vai es kaut ko darītu kardināli citādāk? Es domāju, ka nē, varbūt kaut kādās niansēs, bet arī, bet tas man deva to pieredzi patiesībā. Tā kā nebaidīties, bet daudz cilvēki, šeit arī tāda baigā kļūda, kad bail kaut ko darīt, tāpēc, ka nezinu 50 soļus uz priekšu, kas tur būs, es taču nezinu galā rezultātu, vai ne, tur man ir jābūt garantijām, ka tur točna būs tā kā es iedomājos, vai ne, un patiesībā tas arī mūs tik ļoti attur. Ir jābūt bišķi tādiem brīvākiem, vai ne, tā kā ir jāļaujas, tā kā nedaudz vairāk jāuzticās īstenībā tam procesam, un uzticība ir par to, ka tu vienmēr nezināsi, kas būs, varbūt tu pat arī saplānoji tur 5 soļus priekšu, bet vispār nav garantēts, ka tev tie 5 soļi arī izspēlēsies tieši tādā veidā. Vispār nav nekādu garantiju. Ja tu, pieņemsim, gribi būt kaut kāds solo uzņēmējs, tad, garantijas vispār absolūti nav nekādas. Ir riski. Ja tu neesi gatavs riskiem, tad arī labāk biznesā, pieņemsim, neiet. Tāpēc, ka, tā ir vienkārši tāda, sfēra. Ir riski, nav garantijas, vai ne? Varbūt ļoti daudz, viss kaut kas var būt, un tam ir jābūt gataviem. Bet te ir svarīgi, tāpēc, lai ir tā uzticība tam procesam, pat ja es kļūdos, tad, es kaut ko no tā paņemšu, iemācīšos, aiziešu, paprasīšu kādam palīdzību, sapratīšu vienkārši, ko darīt citādāk, vai ne, vienkārši uz to attiekties bišķiņ tā vieglāk, ka mēs tik šausmīgi baidāmies, kas būs, ko padomās, tā kā tik šausmīgi iedzinam sevi tajā stresā, kad pat nenonākam līdz tam pirmajam solim, tāpēc, kad vienkārši, jau pirms vispār kaut kas ir sācies, jau esam baigo bildi savu sazīmējuši tur uz priekšu. Tā kā es nezinu, varbūt tev arī ir bijis līdzīgi, varbūt tās. Jā, pavisam noteikti ir jāpārkāpj tev nedaudz pāri, lai gan uzsāk kaut ko jaunu, gan pateiktu, ka jā, man būs šis ceļš, pat tad, ja viņš ir tikai iesākts, bet nav vēl kaut kādi rezultāti. Un tāpatās, arī parādīties video publiski, tas tomēr ir tāds izaicinājums un jābūt kaut kādai drosmai. Varbūt tev ir kādi paņēmieni īstenībā, kā cilvēkiem, kuriem ir bail parādīt sevi, kā viņi varētu tikt ar to galā, vai kā viņi varētu nostādīt sev tās domas, lai viņiem būtu vieglāk?
Nu, zini, kā pieņemsim, ja mēs runājam par to pašu Instagramu, foršā ziņa ir tāda, ka tu to storijas vari pārfilmēt kaut vai 50 reizes, vai ne? Nu, tev nav tā, ka tu esi nolikts kaut kādā dzīvajā ēterā, un tagad viss tur tagad vairs nekad dzīvē tu vairs neizlabos, vai ne? Tādā ziņā, priekš tāda trendiņa patiesībā Instagram storijas ir ļoti labi, jo tu uzfilmē vienreiz, otru reizi, nu, labi, palaidīsi 5. reizi to storiju, vai nekāda starpība, bet tu vismaz to izdarīsi. Es tagad īstenībā arī, kad skatos atpakaļ uz saviem tur storijas, tur, pieņemsim, 2 gadus atpakaļ, nu, tur, nu, galīgi, tur cits cilvēks pavisam sēž, tur cita, nu, tur vispār, nu, vizuāli, jā, varbūt esmu tā pati, bet tur enerģijas ziņā un vispār tas, kā es runāju, tur ir pilnīgi cits cilvēks, un labākais veids patiesībā, kā pārvarēt bailes, ir vienkārši iet viņās iekšā. Un varbūt nemes sevi tur tā krasi, vai ne, nu tā neekoloģiski, vai ne, ka tu tur iemet sevi tur kaut kādā supernērtā situācijā, bet patiešām tā, nu, izvēlēties maksimāli drošu vidi un sākt vienkārši viņā eksperimentēt. Nu, tie paši storijas patiesībā ļoti droša vide pa lielam. Ja tev nepatika, tu pārfilmē, tu vari vienmēr, nu, tu vari nesākt vienmēr ar to runājošo galvu, tu vari kaut ko, nu, nezinu, no malas sev pafilmēt, vēl kaut ko izdarīt, vai ne, tā kā tā ir tāda forša platforma, kurā īstenībā trenēties, un patiesībā ļoti daudzi cilvēki baidās. Tā kā vienmēr atcerēties par to, ka tas, kas tev liekas, ka tu no tā baidies, priekš kāda cita varbūt tu būsi super drosmīgi, ka tu izdarīji, vai ne, jo tur tāpat tā sēž vēl tur kaut kādi tur 100 citu cilvēku, kuri apbrīno tevi, ka tu vismaz tā izgāji vismaz tajā storijā, viņi vēl pat tik daudz nav izdarījuši, tā kā, nu jā, un īstenībā arī, nu, darbs ar savu iekšējo stāvokli, jebkurā gadījumā tas atkal var būt coachings, tā var būt psiholoģija, vai ne, ja tu jūti, kad iekšā ir kaut kādi baigie bloki, vēl kaut kas, nu, tad skaidrs, kad nu, palīdzošās jomas speciālisti, manuprāt, tas jau ir tāds, nu, must have jau mūsdienās, kad jau, nu, ļoti daudz nonāk pie tā, kad, nu, kāpēc man pašai tur kaut ko ņemties, čakarēties, ja es varu aiziet to vienkārši izrunāt un palaist vaļā. Nu, tāpat tās, kā pieņemsim, nezinu, ja to sāp zobs, tad taču tur pat mājās viņi tur, nu, neķimerēs, vai ne, tu aizies pie zobārsta, vai ne. Un tāpat īstenībā arī ar tavu mentālo stāvokli. Nu, ja tu jūtu, ka tu pati tā kā, nu, īsti nezini, ko darīt, kā darīt, tad, nu, kāpēc nevērsties tad pie palīdzības? Un tajā nav nekas slikts, tieši otrādāk īstenībā tas, man liekas, pat paliek jau ļoti populāri tagad. Jā. Nu, paldies tev, Kristīna, ka tu padalījies gan ar piemēriem, gan pieredzi, gan iedvesmu. Man tiešām liekas, ka cilvēkiem, un es redzu, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi uzsākt savas lietas, tās, kuras viņiem patīk, un ir vajadzīgs kāds, kurš iedrošina, kurš padalās ar to savu pieredzi. Un jā, varbūt tev ir sarunas noslēgumam vēl kādi ieteikumi vai kaut ko tu gribi pieminēt, tieši iedvesmēt cilvēki, kuri vēlas uzsākt savu online biznesu? Nu, pirmkārt, tā kā mēģināt, noteikti, ja ir kaut kāda ideja, noteikti viņu realizēt. Ir sevišķi tās idejas, kas atnāk atkal tajā impulsā, viņas patiesībā bieži vien ir tās pašas labākās, vai ne? Tur ir visvairāk enerģijas tajās idejās, tā kā jebkurā gadījumā mēģināt, ja ir bail vienai kaut vai paņem tur partneri un dari kopā, bet galvenais dari, bet patiešām mēģina realizēt tās idejas maksimāli. Un arī par to palīdzības prasīšanu, patiešām nebaidīties prasīt palīdzību, jo es arī, pieņemsim, ik pa laikam vēršos pēc kaut kādas palīdzības tajā pašā, nezinu, tur reklāmas, kā tur Instagramu veidot un tā tālāk, vai ne, tāpēc, ka mums nav viss jāzina, nu, mēs nevaram zināt visu, vai ne, mēs nevaram būt speciālisti tur grāmatvedībā, mārketingā, tur coachingā, pārdošanā, vēl nezinu kur, vai ne, tāpēc patiesībā nebaidīties prasīt to palīdzību, ja tu kaut kādā sfērā neesi spēcīga, vai tas nav tava kaut kāda superspēja, pieņemsim, darīt kaut kādu konkrētu lietu, tad nedari viņu, aizēj paprast cilvēkam, kurš tajā tā kā, nu, saprot, ko tur darīt un paprast šo palīdzību, tāpēc, ka tev nav viss jāzina, jādara pašai. Tā kā jā, noteikti darīt, prasīt palīdzību un kas vēl. Un jā, strādāt ar sevi un savu enerģiju, tāpēc, ka tas jebkurā gadījumā atspoguļosies tajā, ko tu dari. Var ļoti just, kad aiz produkta vai pakalpojuma stāv ļoti piepildīts cilvēks, tā kā tā ir tā enerģija, ko nevar noviltot. Viņi tur ir vai nu viņas tur nav, tā kā jā, strādāt paralēli ar sevīm. Super, paldies! Man ļoti patīk tavs ieteikums, ka galvenais mēģināt, eksperimentēt, riskēt un skatīties, arī interesi skatīties tajā virzienā, kurā iet tavas sirds un tavas emocijas. Un, tiešām paldies tev, Kristīna, par šo sarunu. Es novēlu tev
jā, veiksmīgu dienu un veiksmīgu turpmāko gan gada noslēgumu, gan jauno gadu. Un ceru, ka mēs tiksimies uz vēl kādu sarunu. Jā, paldies tev par aicinājumu un lai visām meitenēm, kas skatīsies, lai jums izdodas. Tā kā es novēlu jums patiešām mēģināt darīt un viss būs super. Super, paldies tev. Čau! Tā.